Sveiciens 4. uzdevumā. Tātad sākam ar kontekstu. Katram gadījumam abos terminālos. Uzdevums. Do the following in namespace default. Tātad default. Create a single pod named ready if service ready. Tas ir nosaukums. Jau iekopēsim. Varbūt uzreiz key run. Image Alpine. Ok, tas mums ir image. Tālāk. Configure a liveness probe, which simply executes command true. Tas ir papildus podam. Also configure a readiness probe, which does check if the URL, te ir kāds URL, izskatās iekšējs, is reachable. You can use this command for this. Start the pod and confirm it isn't ready because of the readiness probe. Jā, jo readiness probe, tad, kad readiness probe iegūs successful rezultātu, tikai tad konteineris atbildēs, jā, es esmu startējies. Pārbaudām var jau būt, ka te, pārbaudām šo te, tā ir iekšējā. Lasam tālāk. Create a second pod named I am ready of image Alpines with label ID cross server ready. The already existing service I am ready, kas atbilst šim te, should now have the second pod as endpoint. Tātad ar šo te we get mēs testējam šo servisu. Ok, back to. Tātad create a single pod. Tas viss būs. Būs jāpieliek liveness probes un readiness probes. Tātad mums vajadzēs to visu darīt kādā failā. Tātad try run un iekopējam to visu kādā editējamā jamlā. Ok. Tātad visu, ko mums nevajadzēs, creation, timestamp, resursi, šo visu mums nevajadzēs, un mums vajag pareizi sintaksi priekš readiness un liveliness probe. Ok, readiness probe command, ok. Konfigurēt, gan jau, ka šis darās. Meklējam piemēru, sāksim ar liveness probe. Un te ir komandas, kā palaist. Ok. Ņemam šo te un to liek zem blakus name. Ok. Tā. Exits command. Un command liveness probam ir true. Ja it doesn't make much sense, tas nekas. Vēl mums vajag readiness probe. Vai te tāda bija? Noteikti. Readiness probe TCP, varbūt ir ar komandas piemēru. Lūk, ir ar visu komandu. Un readiness probe. Tā, salabojam identitation. Un readiness probe mums vajag palaist šo te. Ok, to būtu prātīgi darīt ar SH palīdzību. Tātad tā būs komanda. Un beidzot we get paste.
Ok, nu, that's it. Mēģinam to palaist. Tātad k create file for YAML. Namespace ir default, tāpēc ar to es neko nedaru. Paskatāmies, kas notika. Tātad mums ir ready service ready pods running, bet ready ir 0, jo šis te visticamāk nestrādā. Cik saprotu, tā arī ir jābūt. Ejam tālāk. Create a second pod named I am ready. Ok, ķeramies klāt. Ok, run I am ready ar image nginx un ar labelu. Ok, tā. Labels no command line var piešķirt vairākus, bet key value, norādam šādi. Tam vajadzētu strādāt. Vai te ir vēl kaut kas? Tas arī viss. Palaižam, tad jau redzēs, kas notiks. Ok. The already existing service. Paskatāmies uz to servisu. Describe service. Service I am ready. Ko mēs tu redzam? Nosaukums, namespace. Aha. Lūk, ir labels cross server ready, kas atbilst šim pašam. Pēc tā labela servisam vajadzētu uzreiz pieslēgties tieši pie šī te poda. Un pieņem, ka tādā veidā arī tad pirmais pods sāk strādāt. Vienkārši paskatīties, ok, get pods. Magic. Tātad vegets atbilde. Viss, vairāk neko nevajag.